šo savu stāstu es tiešām esmu ļoti daudziem stāstījusi apkārt, gan viņu vienoģiem, gan saviem paziņām, kur ir bērni. Tā bija ļoti šokējoša. Tas bija 23. gada 8. martā. Es gatavoju svētku pusdienas, jau 8. marts, un man piezvanīja man dēla draugs ar šādu tekstu: Aija, ar tavu dēlu nav labi, viņš ir nokritis uz ielas. Pirmajā mirklī es domāju, patiesībā es īsti neatceros, ko es domāju, lecu mašīnā un braucu uz Rīgu šausmīgā ātrumā. Tad jau, kad es biju izbraukusi uz ielas, es viņam piezvanīju vēlreiz un pajautāju, ka viņš ir dzīvs. Jā, viņš man teica, ka viņš ir dzīvs un viņi ir izsaukuši neatliekamo palīdzību. Es nezināju īsti, kas ir noticis. Viņš nonāca Gairazaru slimnīcā un, kā izrādījās, viņš bija uzpīpējis vēju, ar kuru bija padalījies viens klases biedrs. Tā es arī uzzināju, ka viņš ir kaut ko lietojis. Tas bija tiešām šokējoši. Jo mans dēls, es gribētu teikt, gandrīz priekšzīmīgs skolnieks un arī sportists. Un es biju diezgan droša, ka neviens no viņiem neko tādu nedara. Bet, kā izrādījās, tomēr dara. Es runāju ar to draugu, kurš bija padalījies ar šo veipu. Un tur mums tā saruna izvērtās tādi interesanti, jo viņš teica, ka viņš jau daudzus gadus smēķēja, viņam bija 18 gadus to brīdi. Un viņš teica, ka viņš ir pārgājis uz vēpu, jo tas daudz veselīgāk. Šo es apšaubu. Neesmu izpētījusi saturu, nemāku komentēt, jo projām paliek pie tā, ka tā ir rinda, bet tā, ka būtu izpētījis ķīmisko sastāvu, neesmu. Mēs nekad nezinām, kas ir šajos vēpos iekšā. Mēs nevaram zināt. Šis jauneklis man, protams, apgalvoja, ka viņš ir pircis autorizētā vietā, viņš pat bija gatavs pierādīt, kur viņš ir pircis un tā tālāk. Un man pat bija šāda doma aizvest uz kādu laboratoriju un pārbaudīt šī konkrētā šķidruma ķīmisko sastāvu. Es to neizdarīju, jo bija pietiekoši liels problēmas ar dēlu, kurš tajā brīdī bija slimnīcā, gribētu teikt, diezgan smagā stāvoklī. Manuprāt, tas ir darbs no ļoti maza vecuma, kad vēl par to pat nedomā. Ralfam ir vēl 3 brāļi. Mēs tiešām ļoti daudz pavadam laiku sarunās. Arī kontrolēt, ar ko viņi nodarbojās sociālajos tīklos un savās ierīcēs, jo, manuprāt, ka tur ir visa kā ļoti daudz. Bet primāri arī uzticēties saviem bērniem. Un tā mana dziļa pārliecība, ka tikai disciplīna un sports var glābt no ielu dzīves. Bet es neesmu, tā kā sots vai, ko mēs vispār saprotam ar vārdu sots. Es nezinu, pēšana ar siksnu vai kaut kas tāds, mums nekad tā nav bijis. Tas, kad bija tur vēl viens tāds smagāks pārkāpums, un tad es viņam toreiz teicu, vecīt, tagad katru dienu 5 km skriet, tā kā uzliekam mērķi, un katru dienu tu skries 5 km, lai mazliet atvēsinātu galvu. Bet tas nav sots, tas ir sports. Tas, kas man palīdzēja tajā smagajā brīdī tikt visam pāri, bija vispār mana ģimene, mans vīrs, arī pārējie bērni, arī noteikti mana mamma, puišu vecmāma, no kā es varēju saņemt atbalstu un kas man palīdzēja. Vīrs noteikti visvairāk, jo viņš ir dienā man blakus, mans stiprais plecs.